ārlietus, mēs esam ļoti silta un maiga vieta. Dzeram savu mīļāko teju. Man liekas, labāko par šo dienas sakumu nav. Jā, es tev tiešām piekrītu. Labs dienas sākums nozīmē labs fundaments, bet vai skolas ēdnīcā ir tas labs fundaments? Tūlītās uzzināsim. Sveiki, dārgi skatītāji! Šodien mēs, Ksenija Lobza un Aleksandrs Pantaļejevs, gribam parunāt par skolas ēdnīcu. Precīzāk, kādi ir no 7. līdz 12. klases skolēnu ēdināšanas paradumi. Un vai te ietekmē skolas ēdināšanas laiku plānošanu? es pētīju 7., 8. un 9. klašu skolēnus. Bet es pētīju 10., 11. un 12. klašu skolēnus. Mēs salīdzināsim mūsu rezultātus un parādīsim, kā skola notiek ēdināšanā īstenībā. Mēs aptaujājām 60 skolēnus no 7. līdz 9. klases un 60 skolēnus no 10. līdz 12. klases. Aleksandrs, pastāstīja lūdzu, kāpēc mēs izvēlējām tieši šo tēmu? Lai uzzinātu skolēnu domas par ēdināšanas procesu, lai iegūtos datus pēc tam apstrādāt, uzlabot kaut ko varbūt, un mēs ieraudzījām, ka ļoti daudz skolēnu, ļoti daudz ir šausmīgi, briesmīgi, neapmierināti ar skolas ēdnīcu. Man arī nelielas pretenzijas, tev droši vien arī tādas nelielas. Tāpēc arī radījās tā ideja pētīt tieši šo tēmu. Tieši tā, tad mēs jau visu parunājam un varam sākt salīdzināt mūsu iegūtos datus. Pēc aptaujās es uzzināju, ka ēdnīcu apmeklē 85% no skolēniem. Tāpēc var secināt, ka ēdnīca ir populāra un aktuāla mūsu skolā. Manā gadījumā sanāca, ka to apmeklē 76%. Nav tik aktuāli kā 10. un 11. 12. klasēm, bet tomēr tas ir labs pieprasījums un tā ir aktuāla. Runājot par apmeklējumu, gandrīz 80% no skolēniem ēd katru dienu, un tikai maza daļiņa izlaiž to 3 vai 4 reizes nedēļā. Man sanāca, ka nedaudz vairāk skolēni izlaiž to 3 vai 4 reizes, bet 91% apmeklē to visu laiku. Domāju, ka tie ir arī tie rezultāti, ko mēs gaidījām. Labi, pāriesim uz citiem datiem. Runājot par laikiem, gandrīz visi skolēni apmeklē ēdnīcu tieši tā laikā, kad viņam vajag iet. Tāpēc te neizskar un netrauc skolēniem no 7. līdz 9. klases. Taču tas var veidot lielas rindas un daudziem skolēniem nav kur apsēsties. Man sanāca līdzīgi. Visi iet savā laikā. Ko tu varētu pateikt par aptaujāto patērēto laiku ēdnīcā? Es teiktu tā. Pusi no skolēniem ēd 5–10 minūtes. Nedaudz mazāk kā pusīte ēd 10–15 minūtes. Un pārējie 4% visu starpbrīdi. Tas nozīmē, ka skolēniem ir pietiekoši daudz laika, lai paēstu, bet kādi rezultāti tev sanāca? Gan jau ka līdzīgi, ja? Nē, man pilnīgi citādi sanāca. Pat tuvu klātavējiem nestāv. Lielākai daļai no skolēniem vajag no 10 līdz 20 minūtēm, un pat vairāk. Tas ļauj secināt, ka ēdnīca nav pietiekami daudz vietās un laika, un daļa skolēnu var palikt bez ēdiena vai ēst stāvot. Mūsu skolā mēs ieraudzījām tendenci, ka skolēni
ļoti bieži iet ēst citos laikos. Taču aptaujājot skolēnus, sanāca, ka tā nav. Un lielākā daļa tomēr ēd savos laikos. Tas varētu būt patiesa, jo jaunākām klasēm ēdināšanas laiks ir agrāks. Mana gadījumā populārākā atbildē uz šo jautājumu bija dažkārt. Ar to var secināt, ka skolēni no 10. līdz 12. klases var iztraucēt skolēniem no 7. līdz 9. klasēm. Varbūt tā iemesls ir, ka skolēni jau 12. grib ēst. Jā, varbūt es esmu viens no tiem traucētajiem. Bet ko teiksim par skolēniem, kuri neēd ēdnīcā? Kāpēc? Vispopulārākā atbilde bija: ēdnīcas vieta labāk aiziet uz veikalu, kā arī bija atbildes: vai nu nepatīk ēdiens, vai pietrūkst vietas. Man ir viss tas pats. Protams, lielākā daļa aiziet uz savu mīļāko Lidliņu. Man vairāk interesē, kā tava vecumgrupa novērtēja mūsu piedāvātos variantus par ēdnīcas uzlabošanu. Skolēniem mēs piedāvājam 3 variantus. Viens 40 minūšu starpbrīdis, brīvstunda, lai paēst, un pēdējais ēdināšanas patraukumi būs citi. Vislabākais variants bija ēdināšanas pārtraukumi būs citi. To vidējais vērtējums ir 3,3 balles no 5. Vissliktākais variants bija 1,40 minūšu starpbrīdis ar vērtējumu 2,9 balles. Taču, kā jūs jau varētu saprast, visi varianti tika novērtēti apmēram uz 3 ballēm. Man sanāca pilnīgi citi rezultāti. Variants, kas bija vissliktāk novērtēts tev, manos rezultātos ir 1. vietā. To novērtēja pat uz 3,8 ballēm. Tad seko 2. vieta – brīvstunda, lai paēst. Un 3. vietā ēdināšanas pārtraukumi būs citi. Tad var secināt, ka skolēniem no 7. līdz 9. klases vajag vairāk kaut kādu izmaiņu, taču priekš 10., 11. un 12. klasēm problēma ir kaut kur citur. Tieši tā, tāpēc pajautāsim skolēnus, kur tā ir. Tagad, ko tu domā par skolas ēdnīcas rindām? Par sākumā rindas uzreiz pēc stundas ir ļoti garas, bet es parasti tiešām raudzāmies pagaidām līdz kaut kādām 20, lai cilvēki aizietu un aizietu uz ēdnīcu, pēc tam aizietu prom. Vai tev pietiek sēdvieta skolas ēdnīca? Pagaidām man vēl nav sanācis tā, ka man ir jāstāv, es teiktu, ka pietiek. Un ko tu varētu pateikt par ēdienu garšu? Ēdnīcās droši vien varētu citreiz pamainīt vēl kaut ko, jo vēl man no pieredzes ir to, ka citreiz skolā makaroni ir vai nu cieti, vai nu pārvārīti, un tas nav baigi forši. Tad, jā. Bet vēl par ēdnīcu es varu pateikt to, ka visu kārtojumu varētu pamainīt. Apaļā galda aizņem vietu, varētu tādas, lai vairāk cilvēku varētu sēdēt, tas būtu noderīgāk. Ko jūs domājat par skolas ēdnīcas rindām? Vienkārši šausmīgi katastrofāli. Es tikko gribēju ar draudzenēm iet paēst, man galīgi nav nekur vietas, kur sēdēt. Vai nu man jāsēž kādam uz galvas, vai uz galda, vai uz grīdas. Rindas 5 minūtes garas, es tā kā zivs jau nosprākšu pēc tā ūdens. Un ko jūs? Jums pietiek sēdvieta skolas ēdnīca? Nē, sēdvietas ir pārāk maz. Es gribēju ar draudzenēm aiziet paēst pusdienas. Vispār, vai nu man kādam jāsēž uz galvas, vai uz galda, vai arī uz grīdas. Tur vienkārši vietas nav. Tas tā kā... Nav vietas, nu kur man likties, kur es likšos, akvārijā atpakaļ likt. Krēslus, vairāk galdus un krēslus mūsu skolā. Un pēdējais jautājums ir, ko jūs varat pateikt par ēdienu garšu?
Nu, es tā kā pusdienās netiku, man pietika tikai ar maizi. Nu, kā kuru dienu bija tādi zaļi kartupeļi, nu reāli zaļi, nu nevar. Šodien končus un maize. Un tie makaroni, nu tā kā viņi tur būtu atdzīvojuši nedēļu, jau tik pelēki, nu tā kā depresijā iekrituši šausmas. Kā jūs jau varat secināt, visbiežāk piedāvātā ideja no skolēniem bija uzlabot ēdienu garšu, pievienot kaut ko jaunu, izveidot garšīgas pusdienas. Tas liecina, ka skolēni nav apmierināti ar ēdnīcu. Taču daži grib ēst, tāpēc viņam nav citas iespējas un viņi dodas uz ēdnīcu. Tātad, ko mēs varam secināt? Skolēnu ēšanas paradumi būtiski ietekmē ēdināšanas organizāciju. Stundas grafiks, vietu skaits un ēdiena kvalitāte. Ēdnīcā jānodrošina pietiekami daudz sēdvietas, lai skolēniem būtu iespēja ērti un labi paēst pusdienās. Ēdiena kvalitātes uzlabošana un skolēnu viedokļu ņemšana vērā varētu palielināt vēlmi ēst skolas ēdnīca. Un ar to arī viss. Bija prieks ar teviem parunāt. Jā, ceram, ka ēdnīca tomēr būs izmaiņas un skolēni būs priecīgāki. Atā!